Garkalnes māksla un vispār izglītojošā vidusskolā 2014.–2015. mācību gads tika uzsākts pilnīgi rekonstruētajā skolas ēkā. 1. septembrī tika svinīgi atklāta jaunā rekonstruētā skolas ēka, varot durvis gan tiem, kas pirmo reizi sēdēja skolas solā, gan tiem, kuriem šis būs pēdējais mācību gads šajā skolā. Jā, šodien ir novadā liela diena, jo pēc pusotru gadu būvdarbiem un gandrīz 3 gadus pēc projekta uzsākšanas, kas saistījās ar projektu iesniegšanu, pēc tam viņa apstiprināšanu, tehniskā projekta izstrādi, mēs beidzot esam līdz brīdim, kad rekonstruētā skola kopā ar jaunbūvēto piebūvu var savus durvis un viss ir skaists un apmierināti un bērniem zib acis, tas ir galvenais prieks. Nu, bet tā, tiek, lai top. Garkalnes māksla un vispār izglītojošā vidusskola ir kļuvusi par paraugu skolu. Skolas tehniskā bāze, profesionālais un draudzīgais kolektīvs ļauj apgūt mācību priekšmetus kvalitatīvi un radoši. Šogad skolā mums uzsāk mācīties 220 bērni, 150 pirmsskolā, 220 vispārējā izglītībā un 105 profesionālās ievirzes programmās. Un mūsu skola realizē 18 izglītības programmas. Es domāju, tas ir ļoti daudz priekš tik neliela skolēnu skaita, bet mēs esam atvērti jaunām idejām un sabiedrības pieprasījumam. Un es domāju, ka tas ir sevišķi raksturīgs Garkalnes novadam, kas pieiet radoši. Un jūs jau zinat, ka abas Garkalnes novada skolas, gan Berģu mūzikas mākslas pamatskola, gan šī Garkalnes mākslu un vispār izglītojošā vidusskola realizē šīs mākslas un mūzikas programmas, kas ir ļoti svarīgas arī bērnu attīstībai, bērnu personības harmoniskai attīstībai. Mūzikas un mākslas pasaule ir atslēga uz personības izaugsmi un laimi, kas tai seko. Berģu mūzikas un mākslas pamatskola dod iespēju līdzās pamatizglītības programmai ikvienam skolēnam apgūt mūziku un mākslu. Šogad skolas draudzīgajam kolektīvam pievienojās 39 pirmklasnieki. Mūsu skola nav, teikšu, parasta skola, jo mūsu skolā apvienojas Berģu mūzikas un mākslas pamatskolas apvienojas pirmsskola, apvienojas, tātad mums ir pamatizglītības programmas un mums ir profesionālās ievirzes programmas. Tās ir mūzikā un mākslā. Man liekas, ka mēs esam viena no laimīgākajām skolas saimēm, jo reti, man liekas, kura skola varētu lepoties ar to lielo atbalstu, kādu sniedz mums mūsu Garkalnes novada pašvaldība. Jo mēs varam teikt, ka ar šo gadu visiem 1. 6. klases skolēniem ir bezmaksas ēdināšana. Bezmaksas ēdināšana ir arī pirmsskolas bērniem, tās ir nodrošināts pusdienas. Garkalnes novada pašvaldība nodrošina par brīvu mācību grāmatas, mācību līdzekļus. Ne tikai pamatizglītībai, bet arī profesionālā ievirzē, mūzikai un mākslē. Nevienam vecākam nav jādod līdzfinansējums šīm programmām. Garkalnes novads citu novadu starpā izceļas ar savu lielo līdzdalību labklājības nodrošināšanā, novada iedzīvotājiem un dzīves apstākļu uzlabošanā, attīstoties kā saviem iedzīvotājiem draudzīgs novads.